Edgars, tu iztērēji daudz naudas, lai atbrauktu uz SEO samitu, vai bija vērts? Zini, kā ir, mēs ar kolēģiem arī runājām vakardien. Ir prezentācijas, meistarklases, kurām vērts ir atnākt. Tu nedabūsi šeit kaut kādus daudz taktikas, kādā veidā tur precīzi, cik tur linkus būvēt vai cik tur daudz satura rakstīt. Tie vairāk tāds lielā bilde, tāds high level. Tur bija vienā par vienu džekiņu. Stāstīja, kā viņš pieiet optimizācijai, lai pēc iespējas ātrāk pelnītu naudu klientiem. Dažādi rīki, interesanti, ko tu uzzini, kur tev tur neviens nerāda, kādos rīkus lietot, bet tu paskaties tos rīkus, pēc tam to reiziet papētīt viņus kādu, jo tur tādas idejas, tas vairāk tāds idejas, koncepti, domāšana, virzieni, un tas noteikti iedod kaut kādu jaunu pasauli pavēr vaļā no citu pieredzēm. Tu domā, ka bija vērts? Jā, noteikti bija vērts pieminot vēl. Kristīna bija aizgājusi vienu prezentāciju, likās tā kā vispār waste of time, ja tā kā pilnīgs tur ar ChatGPT mācīja džekas rakstīt ēpastus, ja? Likās tā kā pamatlieta. Meistarklasē Kristīna bija tur par satura uzlabošanu un attīstīšanu. Tas bija tas īsumā, ko jau mēs izmantojam. Tā kā lietas, ko jau mēs izmantojam, ir lietas, kas ir jaunas.